Nu, sveicināti, darbie draugi, vēlreiz. 27 centu evanģelizācija. Ai, vakar bija nokļuvusi pļauniekos, aleluja, slava Dievam. Un mazais viens piebrauc tāds 11, 12 gadi pie manīm ar skūteri. Un viņš man saka, klausies, tu man vari iedot 27 centus, viņš krieviski runāja. Tāpēc es runāšu latviski, no tos visu sarunu, kāda mums bija. Un es saku, priekš kam tev vajag? Viņš saka, ābolu gribās tur nopirkt. Tur tāds tirdziņš un pļauniekos, viņš ābolu grib nopirkt, ok. Nu, es tagad lēnā garā meklēju maceņu, paralēli viņam prasu, klausies, tu tici Dievam? Viņš saka, jā. Es saku, kā sauc tavu Dievu? Viņš tāds uz pauzes bišķiņ, viņš saka, Marija. Es saku, Marija? Nu, tā viņš šāds, kā man tā nostāja pret Mariju, nav tāda pārāk pozitīva. Viņš saka, nē, Jēzus. Es saku, tas ir labi, es saku, tas ir brīnišķīgi, bet es saprotu, ka viņā ir ticība. Viņā ir ticība, bet viņš viņu nepazīst personīgi. Es viņam saku, klausies, es redzu, ka tev ir ticība Dievam, es saku, bet tu gribētu, es saku, Jēzu, es saku, ielaist savā sirdī, lai viņš būtu dzīvs iekš tevis. Viņš tāds saka, jā. Pirms viņš man pasaka, jā, es iedodu viņam 30 centus. Es saku, nu tad lūksim, lai Jēzus ienāk tavā sirdī. Viņš saka, labi. Un tad mēs lūdzām šo lūkšanu, lai Jēzus ienāk viņa sirdī. Halleluja. Un pēc tam beigās viņam iedeva bonusā vēl 50 centus. Teica, ka viņš ir malacis, ka viņš izdarīs pareizi. Ieaicinot Jēzus Kristus savā sirdī. Un kas ir interesanti, kad viņš noteikti to izstāstīs kādam šo situāciju. Un varbūt kāds no viņiem vēl lūgs, lai Jēzus ienāk viņu sirdī. Jo principā pieņemt Jēzu Kristu, lai viņš paliek dzīvs tevī, tas ir ļoti vienkārši. Tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Ļoti bieži mēs mūsu prāti, reliģiju to visu sapiņķerē, ka tas ir tik sarežģīti un vēl kaut kas. Bet tas ir tikai lēmums. Tas ir lēmums atsaukties uz aicinājumu un visu, un tu esi jauns radījums Jēzu Kristu. Tu varbūt pat neapzinies to vēl, bet ar laiku tas viss sāks pieaugt tevī. Tas ir tikpat vienkārši kā piedošana. Tu redzi, kas pa lietu. Tu piedot vari ne aiz laba prāta. Vienkārši nevienmēr, ka tev ir iespļauts dvēselē, piedot ir viegli. Bet vienkārši vajag izdarīt izvēli piedot. Un tad, kad tu izdari izvēli piedot, gribās tev vai negribās, tas sāk aktivizēties tevī šī piedošana. Viss notiek, tā kā slava Dievam. Tā bija tik vienkārši evanģelizācija. Džeks piebrauca, paņem 27 centus, uzprasīt un piedzim no gara. Halleluja, dabūja vēl bonusā 50. Nu jā, pēc tam es braucu projām, es redzēju, ka šis Džeks īsāk sakot stāvēja tur tirdziņā, to ābolus tur pirka. Slava Dievam. Un Dievs tik brīnišķīgi pieveda vienkārši cilvēku klāt. Kā viss gods un slava Jēzum Kristum. Āmen.